pierādīts, ka tabaka ir vienkārši novēršams nāves cēlonis. Cilvēki nesmēķētu, viņi dzīvotu ilgāk, mums nebūtu tik milzīgas izmaksas, ja? Mums vēži ir top-topā, sirds asinsvadu slimības top-topā, ja? Un viens no kaitniekiem ir tabaka. Mēs esam 3. smēķējošākā valsts Eiropā. Mums smēķē 36–37% iedzīvotāju. Jā, tev jābūt ir baigi aktīvam Latvijā, lai izdzīvot, ir jābūt baigi aktīvam, un es gribu šeit dzīvot. Patiesībā es gribu, lai mans bērns dzīvo Latvijā. Tāpēc, ka tāds gaiss un tāda daba, kāda ir Latvijā, nav nekur citur. Beļģijā, piemēram, pat dilles neaug šausmas, vai ne? Kāds vispār mums uzdrošinās pateikt tā, ko tad tiem, ja? Tie jau nav izārstējami, ja? Mēs labāk ieguldīsim naudu tur, kur var izārstēt. Nu, tad, zinat, tad ir skumji un tad vispār gribās pagriezties un aiziet un pateikt vispār, kur mēs, kādā sabiedrībā mēs esam. Tas ir tas mirklis, ka viņš var arī nometnē būt ļoti, ļoti skaistos apstākļos, ļoti, ļoti labā viesnīcā. Un tad kāpēc viņam to liekt? Jo, ja mēs vēl varam pasapņot un teikt, nu labi, varbūt neiznāc šogad, man iznāks nākošgad, bet šie bērni, es esmu pārliecināta, ka viņi kaut kur savā sirdī jūt. Nu, varbūt man būs nākošais gads, bet varbūt arī nē. Laukos arī var būt laba dzīve. Principā mūsu mērķis ir laimīgs cilvēks laukos. Un mēs dodam iespēju šiem cilvēkiem uzlabot savus dzīves kvalitāti, dzīves apstākļus, tā, lai viņi justos laimīgi, nebrauktu projām uz ārzemēm, neceļot projām uz Īriju vai uz citām valstīm, bet lai paliktu šeit, veidot savu vidi, savu labvēlīgu vidi, lai viņiem būtu pieejami visi resursi, kas ir, piemēram, pieejami pilsētās, lai viņi būtu apmierināti savu dzīvi.